Cienījamie ventspilnieki, es esmu Dace Korna, ventspilniece līdz matu galiņiem, 3 ļoti mīļu un ļoti foršu bērnu mamma, ilgadēja Ventspils domes deputāte. Ventspils ir, īsi sakot, visa mana dzīve. Šeit ir pagājusi mana bērnība, mani skolas gadi, piedzīvota pirmā mīlestība. Pēc studijām esmu šeit atgriezusies, dibinājusi ģimeni. Ventspilī ir dzimuši visi mani foršie bērni. Ventspils man asociējas, protams, ar jūru, ar ostu, mūsu cilvēkiem, maniem bērnības un skolas gadiem. Ventspils ir skaista pilsēta ar visskaistāko jūrmalu ar baltajām smiltīm. Un Ventspilī ir pagājusi viss mans apzinātais darba mūžs. Esmu strādājusi visdažādākajās darba vietās, sākot ar bērnu dārzu, kur bija audzinātāja, skolas, ilgus gadus nostrādāju par tulku, jau vairs neesošā uzņēmumā Ventspils koks, kas bija mana otra universitāte. Un pēc šīs otrās universitātes es atnācu strādāt uz Ventspils augstskolu, kur arī pagāja 11 no maniem mūža un darba gadiem. Mēs varam būt lepni par savu pilsētu daudzējādā ziņā, par to, ka pilsēta ir sakopta, un to esam sakopuši, mīļie ventspilnieki, mēs visi kopā ar mūsu attieksmi, ar mūsu nodokļiem, ar to, ka mēs mīlam savu pilsētu un gribam, lai viņa ir skaista. Ventspilī man sirds sāp par vairākām lietām. Par to, ka Ventspilī pazūd cilvēki. Cilvēki pazūd un neatgriežas. Man ir diezgan liela un kupla radu saime, un tikai vienā ģimenē, tikai vienā no daudzajām ģimenē bērni un arī mazbērni, bet arī ne visi, dzīvo un strādā Ventspilī. Pārējiem visiem visdažādāko iemeslu dēļ bērni un mazbērni nedzīvo šeit. Par to mums ir ļoti jādomā, lai šie cilvēki atgrieztos. Sirds sāp par to, ka pilsētā vienkārši nav dvēseles, nav vecpilsētas, nav vecpilsētā raksturīgās dzīves. Kur tā ir palikusi? Kāpēc? To mēs varam uzdot sev pašiem un vēl kādam jautājumu. Sāp sirds par to, ka pēc 27 esības un pastāvēšanas gadiem mūsu augstskola pilsētas dzīvē tā arī nav manāma. Tā nav iedzīvojusies. Mēs nejūtam ne to, ka pilsētā ir studenti ar saviem pasākumiem, ar savu jaunības deksmi, ar vēlēšanos piedalīties daudz, kur pilsētas dzīves veidošanā. Viņu nav. Un es kādreiz saviem studentiem jautāju, kāpēc tu nāci uz Ventspili? Jā, es nācu uz Ventspili studēt un mācīties, jo augstskola ir ļoti laba, bet labāk es brīvo laiku pavadīt atpakaļ uz savu dzimto pilsētu. Sāp sirds par to, ka aizbraucot nedēļas nogalē uz Kuldīgu, es Kuldīgā satieku pusi no ventspilniekiem. Mīļie cilvēki, kāpēc? Kāpēc es nevaru sestdienas pēcpusdienā iziet, pastaigāties Ventspilī un satikt šos cilvēkus? Mēs braucam baudīt citas pilsētas. Sāp sirds arī par to, ka mums pēdējo gadu lielākais industriālais projekts, valsts nozīmes industriālais projekts, tika pārtraukts. Pietrūkst un sāp sirds par to, ka nav vecpilsētas, kā jau sacīju, ar savu piepildīto dzīvi, nav kafēnītes, kur pasēdēt, nav mums jauniešiem vakara sanākšanai, ikdienas sanākšanai, nav tā kā arī manas paudzes un arī vidējās paudzes cilvēkiem, kur mēs varētu, teiksim, pie dzīvās mūzikas sapulcēties nedēļas vidū, trešdienā vai piekdienā. Par to mums visiem kopā vajadzētu padomāt. Tuvākajā laikā es redzu iespēju un vēlēšanos, lai cilvēki iesaistītos, cilvēku iniciatīvas atgriešana Ventspilī, kas mums ir pilnīgi pazudusi, un mums vajadzētu iesaistīt visus mūsu iedzīvotājus daudzu jautājumu lemšanā. Tas būtu pirmais tuvākā laika pasākums, ko mums kopīgi vajadzētu, lai visos svarīgajos pilsētas projektos piedalītos aptaujas veidā visi iedzīvotāji,
Nevis mēs rīkojam formālu sabiedrisko apspriešanu, uz kuru neaiziet neviens, jeb labākā gadījumā 2 iedzīvotāji. Un līdz ar to neko nevar panākt. Mēs esam pietiekami savulaik vākuši, es domāju, iedzīvotāji parakstus par dažādām iniciatīvām, kur tās iniciatīvas ar daudziem tūkstošiem parakstu, kur tās ir palikušas. Tas būtu tas, kas mums būtu jāizdara tuvākajā laikā. Lielākais Ventspils potenciāls ir mūsu cilvēkos, sākot no bērnu dārza un beidzot ar senioriem. Mūsu lielākais potenciāls ir mūsu uzņēmējos, kas rada iespēju šeit labi dzīvot. Mūsu lielākais potenciāls ir osta, kas vienmēr ir bijis potenciāls, un ļoti ceru, ka tāds būs arī nākotnē. Potenciāls, kā es to redzu, ir arī turisma attīstībā. Un turisma attīstībā ne tikai vasarā, kad atbrauc turisti, un vasara pie mums ir ļoti īsa, bet lai turisms būtu ziemā, lai būtu apmeklētas kultūras iestādes, un mēs to visu varētu veidot. Vēl vistuvākajā laikā es ļoti gribētu, lai cilvēkos rastos iniciatīva un piederības sajūta, lai mēs justos piederīgi savai pilsētai, savai valstī, lai mēs justos piederīgi. Tad būs arī iniciatīva, un es domāju, mēs varēsim paveikt daudzus labus darbus. Pēc apmēram 4 gadiem pilsētu es redzu tikpat skaistu un sakoptu, es redzu ar daudz vairāk cilvēkiem, nevis aizvērtu vai optimizētu, bet atvērtu jaunu bērnu dārzu, un ar to, ka visas mūsu uzceltās kultūras un sporta celtnes ir pilnībā noslogotas un piepildītas ar mūsu iedzīvotājiem no bērnu dārza līdz senioru vecumam. Pēc 10 gadiem, kad jau daudzi būs redzējuši, cik skaisti un jauki ir dzīvot mūsu pilsētā, daudz atgriezīsies. Mums nepietiks dzīvokļu, būs jāceļ vēl, un mums būs daudzas darba vietas. Es mazliet pasapņošu. Skaista, mūsdienīga, cilvēku piepildīta eiropeiska pilsēta, sakopta tāda, kāda viņa ir bijusi līdz šim, ar varbūt iespēju lidot no kaut kurienes uz kaut kurieni, jo mums lidosta ir gatavībā, un vēl viens sapnis būtu, varbūt būtu iespējams kādu reizi nedēļā no Rīgas atbraukt ar elektrovilcienu. Pēc 50 gadiem, lai mūsu mazbērni dzīvotu šeit, un lai pilsēta zeltu un plauktu, lai ostā būtu kuģi stāvētu rindā. Tas būtu vienkārši sapnis. Tas notika pēc ilgākām pārdomām, un es domāju, ka es ar savu pieredzi ilgadējo komunālu politikā un ar savu ilgadējo darba pieredzi visdažādākajās sfērās varētu dot pilsētai arī savu pienesumu. Lai gan mēs katrs nākam ar savu uzstādījumu, ar savu domu par pienesumu, bet es ļoti ceru, ka es vēl varēšu savai Ventspilī palīdzēt. Ko es Ventspilī varētu dot pati? Viena, es neizdarīšu neko. Ja mēs varēsim izdarīt, tad tikai visi kopā. Un šī gadījumā nav svarīgi, vai mēs būsim pozīcija vai opozīcija. Es nekad to nesapratīšu, kāpēc mazā pilsētā, kur domes deputāti ir vēlēti no mazu iedzīvotāju skaita, kāpēc mums vajadzētu būt pozīcijai un opozīcijai. Es mēģinātu atdzīvināt iniciatīvu par dienas centru izveidēm, un dienas centri būtu domāti gan senioriem, gan bērniem, gan cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Strādājot un zinot sociālo jomu, es zinu, ka pēc šādiem pakalpojumiem pilsētā ir ļoti liela vajadzība. Strādāsim kopā, lai mēs tādu pakalpojumu varētu izveidot visu paudžu cilvēkiem.